Mēs varam apjukt no pārpilnības, ko redzam veikalu plauktos. Kas audzē šos produktus? Kur tie aug? Kā tie tiek audzēti? Gribas zināt sava ēdienas stāstu. Mums ir svarīgi, ko mēs ēdam. Ēdienas tas ir personība. Vairāk kā 500 ģimenes Latvijā zina sava ēdienas stāstu. Lai ik nedēļu pasūtītu produktus no Latvijas bioloģiskajiem lauksaimniekiem un mājražotājiem, visdažādākie cilvēki ir apvienojušies tiešās pirkšanas pulciņos. Man ārkārtīgi patīk tas cilvēciskais kontakts. Mācamies sadarboties, mācamies risināt, mācamies komunicēt. Paļauties grupas biedriem savstarpēji, mācīties paļauties uz zemniekiem. Katrs pulciņa dalībnieks ik pa laikam brīvprātīgi dežūrē, lai būtu viens no tiem, kas nodrošina pasūtījumu visai grupai. Katram, ja viņš grib piedalīties tiešām pirkšanā, viņam ir arī jāpiedalās kolektīvajā darbā, dežūrā. Taupot piegādātāju laiku un transporta izmaksas, pircēji pasūtījumu saņem vienu vietu. Saražojot tikai tik, cik pasūtīts, ražotājiem neveidojas pārprodukcija, bet būtiskākais – piegādātāji iegūst regulārus pasūtījumus. 21. 8. Un ne tikai. Vēl man ļoti patīk satikt zemniekus. Es biju patīkami pārsteigta par to, cik forši cilvēki brauc. Man ir radusies ārkārtīgi liela cieņa pret zemniekiem. Man liekas, ka viņi dara milzīgu darbu. Mēs uzzinām mūsu ražotāju stāstus braucot ciemos, sadarbojoties, piedaloties talkās. Un te man ir pasēšanas līnija. Paši ražotāji saka, Tas ir mana darba novērtējums. Daudz dziļāks nekā tirgū vai veikalā. Te tu esi kā savējais. Visi viens otru pazīst. Katru nedēļu tiekās, katru nedēļu sazvanās. Tāda ģimene. bet galvenais tā ir vietēja, bioloģiska un sezonāla pārtika. Tiešām pirkšana piespiež būt sezonālam. Ļoti labi. Tādu ražojot tiek audzēta zeme, ūdens un citi resursi, kas arī nākotnē ļaus audzēt veselīgu un pilnvērtīgu pārtiku. Tāds ir personīga ēdienu stāsts, draudzīgs tev un dabai. Veido savu tiešās pirkšanas pulciņu pats vai pievienojies esošajam. Kā? Nāc uz lielpasūtījumu 20. septembrī Kluba Piens pagalmā. Vairāk informācijas www.tiešāpirkšana.lv